Saduras dažādas pasaules, un viena tikšanās būtiski ietekmēs Krieviju, Ukrainu, Eiropu, Irānu, Taivānu un abas puses, kas patiesībā veic sarunas. Jā, Trumps ir devies uz Ķīnu uz virkni tikšanos, un iespējams pirmo reizi kopš augstā kara laika samita būtībā visi ir spiesti pievērst uzmanību. Lai gan Taivāna ir galvenais šīs sarunas temats, tāpat kā tā joprojām ir galvenais notikums iespējamā Trešā pasaules kara gadījumā. Un noteikti pie šī jautājuma atgriezīsimies arī nākotnes video, taču interesantāka un tuvāka stratēģiskā problēma ir Irāna. Tā ir arī tā, kurai ir vislielākā netiešā ietekme uz Eiropu. Un patiešām, šis jautājums kopā ar Taivānas jautājumu šķiet ir dominējis abu līderu sarunā. Samits notiek uz baumu fona, ka Ķīna gatavo vai gatavoja ieroču sūtījumus uz Irānu, Pekinai noliedzot šīs apsūdzības, bet Trumpam sakot, ka Amerikas Savienotās valstis jau ir pārtvērušas dāvanu Irānai. Tikmēr galvenais politiskais naratīvs ir tāds, ka Trumps samitā ierodas vājākā pozīcijā. Viņš nav devies uz Ķīnu aptuveni 10 gadus, un viņš aizkavēja šo vizīti kara sākuma dēļ Irānā. Esmu pārliecināts, ka viņš bija cerējis, ka karš līdz šim jau būs beidzies, kas, draudzīgs atgādinājums, pēc administrācijas domām tā arī ir, ja jautā par kara pilnvaru rezolūciju. Bet pēc jebkuriem saprātīgiem kritērijiem tas nav beidzies. Tātad, šodien mums jāapspriež pašreizējā dilemma, kurā atrodas Ķīna. Jo, neskatoties uz to, ka Pekina ir tajā pašā pretkoalīcijā kā tās partneris bez ierobežojumiem Krievija, Pekinai attiecībā uz Irānu ir būtiski atšķirīgas intereses. Un tas savukārt rada dažus interesantus jautājumus par to, kāda veida palīdzību Irāna varētu saņemt, kas arī palīdz mums salīdzināt, kāpēc miera process ar Krieviju nav pavirzījies nekur. Sākumam, mums arvien vairāk skatoties uz pasauli kā uz karā ierautu savstarpēji saistītu aliansu un antagonisma tīklu, nedrīkstam aizmirst, ka karš ir dārgs. Un es ar to nedomāju tikai tradicionālo robežlīniju uz kartes nozīmi. Es saku, ka Irānas cīņa pret Savienotajām valstīm nav automātiski izdevīga Ķīnai, pat ja Irānai karā veicas labi, un pat ja Ķīna nepiedalās nekādā nozīmīgā veidā. Jā, Ķīnai šeit ir acīm redzams ieguvums, ja Irāna vienkārši cīnās, nemaz nerunājot par uzvaru. Visa pretkoalīcija ir veidota uz savstarpējām interesēm vājināt Amerikas Savienotās valstis, lai katrs varētu sagraut to pasaules kārtības daļu, kas viņam nepatīk. Ķīnas Tautas Republikai tas nozīmē vieglāku ceļu Taivānas integrēšanai kontinentālās Ķīnas pakļautībā. Paturiet šo domu prātā uz mirkli. Galvenā dilēma ir tāda, ka Ķīna arī nodarbojas ar naudas pelnīšanu, un Irānas karš to apgrūtina. Redzamā problēma ir tā, ka Ķīna ir atkarīgāka nekā jebkurš cits no naftas, kas plūst caur Hormuza šaurumu. Tās ražošanas sektors un augošā vidusšķītskī prasa pastāvīgu melnā zelta piegādi, taču valstī pašā var saražot tikai apmēram 30% no nepieciešamā. Geogrāfiski acīm redzamākā vieta, no kurienes importēt, ir tuvie austrumi, tāpēc tik daudzi Ķīnas līgumi ir orientēti uz šo reģionu, vai vismaz agrāk bija vērsti uz turieni. Īstermiņā visi šie anulētie līgumi ir radījuši enerģētiskus satricinājumus valstī. Vidējā termiņā, kurā mēs jau esam iegājuši, šī slēgšana nav graujoša. Nafta ir prece, tāpēc Ķīna var vienkārši turpināt importēt to no citām valstīm. Problēma ir tāda, ka 20% samazinājums globālajā piedāvājumā izraisa cenu kāpumu visur, kā to labi zina pat ASV patērētāji. Taču sūdzības, ko izteikuši ASV patērētāji, pēc startautiskiem standartiem šķiet diezgan pieticīgas. Milzīgs vairākums amerikāņu ir nikni uz Donaldu Trumpu, taču vēl lielāks vairākums turpina maksāt paaugstināto cenu par degvielu tāpat. Tā ir bagātas valsts privilēģija. Salīdziniet to ar ļoti nabadzīgām valstīm, kuras augsto cenu dēļ tiek pilnībā izstumtas no tirgus. Tagad Ķīna nav viena no tām ļoti nabadzīgajām valstīm, taču uz vienu iedzīvotāju tā nav tik bagāta kā Amerikas Savienotās valstis vai lielākā daļa Eiropas valstu. SVF pēc pirktspējas paritātes Ķīnu ierindo 73. vietā pasaulē, vienu pozīciju zem Ziemeļmaķedonijas. Vidējas labklājības uz vienu iedzīvotāju un milzīga iedzīvotāju skaita kombinācija var nozīmēt, ka Ķīna šī kara dēļ cieš lielākus zaudējumus nekā jebkura cita valsts, izņemot Irānu.
Jā, pat lielākus nekā Amerikas Savienotās valstis. Un jā, es to saku tūlīt pēc tam, kad Hegsets liecināja kongresā, ka karš līdz šim ir izmaksājis ASV nodokļu maksātājiem $29 miljārdus. Kara sākumā es teicu, ka Irānas vispārējais haoss nav pats sliktākais iznākums no Vašingtonas skatpunkta, ņemot vērā sekas attiecībā uz Ķīnu. Nu, mēs sākam redzēt šo principu darbībā. Šeit attiecas standarta atruna par to, cik neiespējami ir iegūt precīzus novērtējumus par šo jautājumu. Bet 50% naftas cenu pieaugums var samazināt Ķīnas IKP pat par 1%. Ņemiet vērā, ka Ķīnai kopumā ir salīdzinoši spēcīga IKP izaugsme, tāpēc tas neizraisīs recesiju, tikai izaugsme būs zemāka nekā tai vajadzētu būt. Tam ir arī satraucošs otrās kārtas efekts. Ķīnas ekonomika galvenokārt balstās uz ražošanu eksportam. Šī stratēģija prasa lielu skaitu gatavu pircēju visā pasaulē. Citu valstu nonākšana recesijā tādējādi rada papildu grūtības Ķīnai. Tāpat arī augstākas pārvadājuma izmaksas degvielas trūkuma dēļ. Rezultātā Ķīnas eksporta pieaugums gada griezumā, janvārī un februārī, bija 21,8%. Martā tas samazinājās līdz 2,5%, kad īstermiņa šoks paralizēja dažas nozarēs. Aprīlī tas atjaunojās līdz 14,1%, lai gan analītiķi uzskata, ka to īslaicīgi veicināja piesardzības nolūkos veidotie krājumi, un ja traucējumi turpināsies, šie rādītāji atkal samazināsies. Vēl viena neliela piezīme par šo tēmu. Daudz ir runāts par to, ka Irāna ir apzinājusies savu spēju slēgt Hormuza šaurumu. Atmetot amatieru kļūdas pieņēmumu, ka valstis nevar iemācīties to, ko tās jau zina, publiskajās diskusijās nav izdarīts tas pats secinājums, kā arī Amerikas Savienotās valstis ir apzinājušās savu spēku slēgt šo šaurumu. Lai gan Amerikas Savienotās valstis to nav patiesi apgūšas tā paša iemesla dēļ, mēs tomēr novērojam šīs spējas demonstrāciju. Irānas nafta, kas Ķīnai varētu būt nepieciešama kara gadījumā par Taivānu, ir tikusi bloķēta bez īpašas pretestības. Turklāt Amerikas Savienotās valstis to ir paveikušas grūtākajā veidā, sagrābjot kuģus, kas mēģina pārraut blokādi. Vieglākais veids, kā to izdarīt, būtu tos vienkārši apšaudīt, kā to ir darījusi Irāna ar savu blokādes daļu. Es pieļauju, ka Amerikas Savienotās valstis nevilcinātos izvēlēties vieglāko ceļu, ja notiktu trešais pasaules karš. Vēlreiz, es nevēlos apgalvot, ka Pekina pirms 3 mēnešiem par šo spēju neko nezināja. Taču tas nesaņem pienācīgu uzmanību publiskajā telpā, un tas ir svarīgs faktors, kā Pekina domā par šo reģionu. Apkopojot visu iepriekš minēto un mēģinot saprast, kā tas iekļaujas plašākās konfliktu koalīcijās, Ķīnai ir jauktas izjūtas par Irānas karu. Augstākās naftas cenas ir slikti. Globālās recesijas ir slikti. Bet skatīties, kā Amerikas Savienotās valstis izlieto jau tā ierobežotos munīciju krājumus. Tas ir ļoti labi. Tas ir labi tieši tāpēc, ka katra uz Irānu izšautā Tomahawk raķete ir viena raķete mazāk, ko varētu izšaut uz kādu Taivānas iebrukuma sagatavošanas ostu. Tas ir arī labi, jo ieroču piegādes Taivānai tiks vēl vairāk aizkavētas. Uzsvēršu, vēl vairāk, jo šī problēma pastāvēja jau pirms kara sākuma. Un tas ir vēl labāk, jo piegādes pirms iebrukuma Taivānai ir daudz vērtīgākas nekā piegādes iebrukuma laikā. Lai veicas, lai tās nonāktu galamērķī vesels un neskartas. Un tādējādi rodas dīvaina situācija, kurā Ķīna vēlētos redzēt kara beigas, bet ne obligāti ASV un Irānas naidīguma beigas. Kara beigas ir Ķīnas galvenā prioritāte, jo tas nozīmē, ka Hormuza šaurums atkal tiek atvērts un naftas satricinājumi sāk mazināties. Tomēr pilnīgas naidīguma beigas starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu ir mazāk pievilcīgas. Liela mēroga vienošanās starp pusēm, kas aptver visu, tostarp kodola vienošanos, nozīmētu sankciju režīma izbeigšanu pret Teherānu. Tas savukārt nozīmētu arī to, ka beigtos Ķīnas iepriekš importētās Irānas naftas atlaides. Un tas varētu nozīmēt, ka Amerikas Savienotās valstis pārorientē vairāk savu spēku uz Indo-Klusā okeāna reģionu. Tomēr, ņemot vērā pašreizējās situācijas ekonomiskos apstākļus, Ķīna varētu būt labākā pozīcijā, ja naidīgums beigtos, nekā ja saglabātos pašreizējais stāvoklis. Salīdziniet to ar Krievijas pozīciju, kurai visizdevīgāk ir saglabāt pašreizējo stāvokli.
Kamēr šaurums ir slēgts, Kremlis var izmantot pieaugošās naftas cenas, lai turpinātu finansēt savu kara kampaņu. Vismaz tik ilgi, kamēr rozā putne no Ukrainas neiejaucas eksporta loģistikā. Iesprūdis karš arī turpina aizkavēt ASV ieroču piegādes Ukrainai caur NATO sabiedroto iepirkumiem. Tādējādi pašreizējā situācija ir daudz izdevīgāka Krievijai nekā jebkāds konflikta atrisinājums, pat tāds, kas būtu labvēlīgs Irānai. Šīs pretkoalīcijas nesaskaņotie stimuli mudina katru dalībnieku ieguldīt vairāk bruņojumā, jo kara gadījumā viņi nevar paļauties uz savstarpēju atbalstu. Taču, kad pastāv vienprātība, ir vairāk ko pārdalīt, īpaši, ja viena no pusēm ir gatava maksāt. Salīdziniet to ar tradicionālās rietumu koalīcijas stimuliem, kas lielā mērā ir saskaņoti ar liberālās tirdzniecības politikas un demokrātiskas pārvaldības principiem. Bet tie ir sabiedriskie labumi. Tādējādi šajā jomā rodas drošības nepietiekama nodrošināšana, taču vismaz ir lielāka vienošanās par to, kā pielietot piespiešanas spēku, kad tas kļūst nepieciešams. Acīm redzot, Trumpa administrācija ir novirzījusies no šī ceļa dažos neparedzamos veidos. Taču kārtība pastāvēja jau pirms viņa, kārtība pastāvēs arī pēc viņa, un ar šīm stimulu struktūrām nākamajai administrācijai būs jāsaskars pēc dažiem gadiem. Un tas mūs noved pie pēdējā punkta par to, kā Ķīna vēlētos ietekmēt sarunu stimulus šajā situācijā. Ja paskatās uz stāstiem par to, kā Ķīna it kā piegādā Irānai militāro aprīkojumu, daudzi uzskata par pašsaprotamu, ka tas ir savāda, bet acīm redzama izvēle, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko izkārtojumu. Patiesi, arī es to klasificētu kā ne īpaši pārsteidzošu, lai gan, ņemot vērā mūsu iepriekšējo diskusiju, es pievienotu visdažādākos atrunas šim argumentam. Tur šīs sarunas mēdz aiziet greizi, jo netieši tiek apgalvots, ka šāda palīdzība pati par sevi padara Savienotās valstis vairāk noskaņotas uz kompromisu. Tagad tas ir taisnība, ja jūs pieturaties tieši pie tā, ko šis teikums saka. Bet, ja jūs šo apgalvojumu paplašināt līdz tam, ka šāda palīdzība pati par sevi padara izlīgumu ticamāku, tad atkal viss aiziet greizi. Tāpat kā ar jebkuru citu militārās palīdzības veidu, arī Ķīnas ziedojumu pirmais efekts ir spēku samēra maiņa par labu Irānai. Tas patiešām padara Savienotās valstis vairāk ieinteresētas panākt izlīgumu. Lielāka daļa iespējamo vienošanos šķiet pievilcīgākas nekā karot. Taču tas, kur vienošanās patiesībā ir uz sarunu galda, ir atkarīgs no Irānas politikas. Un Irānas iedrošināšanas efekts pilnībā kompensē nomācošo efektu uz Savienotajām valstīm. Tas ir tāpēc, ka jo mazāk spēcīgas kļūst Savienotās valstis, tieši tikpat spēcīgāka kļūst Irāna. Atcerieties, divpusēji gaidāmie kara iznākumi ir nulles summas. Tomēr tas, kas izraisa karu, ir sarunu šķēršļu esamība, un sarunā par palīdzību tie netiek pieminēti. Turklāt šie sarunu šķēršļi var izpausties jebkurā virzienā, atkarībā no tā, kas, jūsuprāt, izraisa konfliktu. Piemēram, ja jūs uzskatāt, ka Amerikas Savienotās valstis cenšas izmantot īstermiņa militāro pārsvaru Irānas iekšējo nemieru dēļ, tad, jā, īstermiņa Ķīnas militārais atbalsts šo efektu neutralizē. Tas ir labi, lai panāktu vienošanos. Bet ja jūs domājat, ka puses nespēj vienoties par to, kura izturēs ilgāk, un Irāna ir vājākā puse, tad militārā palīdzība var pastiprināt atšķirības starp vājāku un stiprāku Irānas tipu. Tas mudina Amerikas Savienotās valstis cīnīties, lai noskaidrotu šo atšķirību, nevis potenciāli veikt lielāku pārmaksu par labu vājākam Irānas variantam. Ja Ķīna vēlētos tikai, lai Irāna uzvar karā, tad tas nebūtu pārāk svarīgi. Bet kā tika izskaidrot šī video pirmajā daļīkā, Ķīnai ir spēcīga motivācija panākt mieru, un šī palīdzība to varētu izjaukt. Elegants risinājums šeit ir tāds, kas izklausīsies pazīstams tiem, kuri seko Krievijas un Ukrainas miera procesam. Nosacīts atbalsts Irānai visticamāk novedīs gan pie ilgstošāka pamiera, gan būs izdevīgāks Irānai. Piemēram, pieņemsim, ka Ķīna apsolītu apgādāt Irānu ar ieročiem, ja Amerikas Savienotās valstis atteiktos no vienošanās, kurā abas puses pārtrauc savas blokādes, bet Irānas kodolprogramma nemainās. Tas liek Vašingtonai pārdomāt šīs vienošanās vērtību, jo alternatīva tagad izskatās sliktāka. Taču tas arī attur Irānu no agresīvākas rīcības, jo Ķīna arī atturas sniegt palīdzību, ja Irāna atsakās no tiem pašiem noteikumiem.
Protams, lai tas viss darbotos, Ķīnai patiešām būtu jāizpilda savus palīdzības solījums, kad pienāk izšķirošais brīdis. No politiskās gribas viedokļa tas ir ticami. Tas ir pretrunā ar Amerikas Savienoto Valstu lomu Krievijas un Ukrainas karā. Neviens netic, ka Trumpa administrācijā apstiprinās palīdzību Ukrainai, un tādējādi Amerikas Savienotajām valstīm ir maz ietekmes uz Krieviju. Lai gan Pekinai nav tādas pašas politiskās uzticamības problēmas, tai tomēr ir loģistikas problēma. Palīdzībai, kas tiek sūtīta uz Irānu, patiesībā ir jānonāk Irānā, kas ir sarežģīts uzdevums, ņemot vērā, ka Amerikas Savienotās valstis pašlaik bloķē šo valsti. Gaisa tilts ir alternatīva, taču tas ātri kļūtu sarežģīts, ja atsāktos pilna mēroga kardarbība. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Ķīnai ir jaukti motīvi attiecībā uz Irānu, neskatoties uz to, ko varētu domāt balstoties gan uz pašreizējām politiskajām koalīcijām, gan lielu daļu sabiedriskā narratīva. Tas izceļ plašāku atšķirību tajā, kā tiek veidotas abas koalīcijas. Un panākt Ķīnai vēlamo rezultātu nav tik vienkārši, kā vienkārši nodot Irānai vairāk ieroču. Tikmēr es varu jums piedāvāt vēl 90 minūtes, kurās es apspriežu plašāku kara iespējamību starp Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar Taivānu. Noklikšķiniet šeit, lai to skatījos. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un tiekamies nākamreiz. Saudzējiet sevi!